Tad, kad es uzsāku dienestu 2005. gadā, bija dzirdēts tāds vārds ģedovšķina, taču es nezināju, kas tāda ir, tāpēc, ka nekad ar to nebija saskāries. Ka tajā brīdī, kad ir izveidota pietiekami efektīva siena, tad tā pasargā daudz labāk gan no nevēlamiem dzīvniekiem, gan no imigrantiem, gan no potenciāla varmāks, kas var nākt pāri robežai. Dienesta iespējas Latgalē ir diezgan plašas. Vispār tas ideālais modelis, uz kuru būtu jātiecās, ka katrs puisis tomēr iziet valsts aizsardzības dienestu. Nav jāmaksā ne par medikamentiem, ne par dakteriem, izmeklējumiem un tā tālāk. Tas viss ir uz valsts rēķina. Daudziem vēl bija dzīvi šie mīti, ka Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki ir kaut kas līdzīgs kā Padomju Savienība ar obligāto dienestu. Jo dienests tas tiešām ir nemitīgs piedzīvojums, kurš gan cits nodrošinās valsts drošību, ja ne mēs paši. Kāda šobrīd ir dienesta iespējas Latgalē? Dienesta iespējas Latgalē ir diezgan plašas, jo 3. Latgales brigādē ir veseli 6 zemesardzes bataljoni, no kuriem viens ir arī profesionālā dienesta bataljons. Latgalē ir iespēja dienēt gan kā zemesargam, gan kā profesionālā dienesta karavīram, gan tā skaitā kā valsts aizsardzības dienesta karavīram. Tad iespējas ir ļoti plašas. Jauniešiem patiesībā tā galvenā iespēja ir 2 ceļi. Viens ir zemesarga dienests, un tas ir jebkurā no manis iepriekš minētajiem bataljoniem. Tātad Daugavpils, Preļi, Jēkabpils, Aizkraukle, Rēzekne, Lūznava. Šajos bataljonos var mierīgi iet, pieteikties un pildīt dienestu kā zemesargs. Taču, ja mēs runājam par profesionālo dienestu, tad šeit tās iespējas ir mazliet limitētas. Šobrīd vienīgais profesionālā dienesta bataljons ir Lūznavā, un tur ir ārkārtīgi plašas tās piedāvātais profesiju spektrs, militāro profesiju spektrs. Jo tas ir kaujas atbalsta bataljons, un tad, viņiem ir specifiski arī amati. Taču jā, un atsevišķos bataljonos ir atsevišķi kareivju amati, kā piemēram Preļos, tiek piedāvāti, bet tas piedāvājums ir ļoti limitēts. Jā. Mēs nevaram paņemt lielu karavīru skaitu. Jo būtībā visos zemesardzes bataljonos tie ir pieredzējuši karavīri, kas tur dien, tie jau ir instruktori, virsnieki, bet, lai kļūtu par instruktoru virsnieku, tad ir pirms tam jāapgūst papildus izglītība militārajās mācību iestādēs. Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc jaunietim iesaistīties dienestā, tad te, protams, viennozīmīgas atbildes nav. Katram ir pašam sev jāspēj atrast šī atbilde, kāpēc. Bet pirmām kārtām droši vien jābūt patriotismam, ir jāmīl sava zeme, sava valsts, un jāapzinās arī tas, ka savai valstī ir jānodrošina drošība. Un kurš gan cits nodrošinās valsts drošību, ja ne mēs paši. Kareivja atalgojums uzsākot dienestu, sākot no 1400 eiro, ko mēs tā sakām, viņš saņem uz rokas, tātad tiešais atalgojums. Protams, papildus nāk arī dažādas plašas sociālās garantijas, jo karavīrs ir daļējā valsts aprūpē, viņam ir pilnībā apmaksāta veselības aprūpe, rehabilitācijas. Nav jāmaksā ne par medikamentiem, ne par dakteriem, izmeklējumiem un tā tālāk. Tas viss ir uz valsts rēķina. Ir dažādas piemaksas par papildus pienākumiem, ir prēmijas, pabalsts par pārcelšanos uz citu dienesta vietu arī tiek izmaksāts. Kā jūs redzat Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstību tuvāko gadu laikā, īpaši reģionos kā Latgale? Jā, tātad Nacionālajie bruņotie spēki, protams, tuvākajos gados ļoti plaši attīstīs infrastruktūru, tā skaitā jaunas munīciju, noliktavas, ekipējuma noliktavas, jo ir paredzēts palielināt Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāvu, un tāpat arī attīstīsies atsevišķas militārās bāzes, viena no, reģionā tuvākajām Lūznavā, kur tie attīstības plāni saistībā ar valsts aizsardzības dienesta ieviešanu, paplašināšanu paredz arī šīs infrastruktūras tālāk pilnveidu uzlabošanos. Neiešu par katru objektu varbūt detaļās, bet, protams, vēl arī jāpiemina šī Baltijas aizsardzības līnija, kas, protams, ietekmē to, kā izskatās mums pierobeža, un tātad šie ieguldījumi būs ļoti apjomīgi. Tas, ko es varbūt gribētu sagaidīt arī
konkrētas prasības no pašvaldības puses, no iedzīvotāju puses, kas dzīvo konkrētajā reģionā, kas ir tās vajadzības, ko tādā saprāta robežās, kas ir saistīts ar militāro drošību, kas būtu arī nepieciešams, vai tas ir kāds pievedceļš, kur būtu nepieciešams izveidot cietā seguma ceļu, vai kādā brīdī tas ceļš vienkārši neizjūg, vai tā ir kaut kāda medicīnas infrastruktūra, kur ir svarīgi nodrošināt vai neatliekamās medicīnas palīdzības brigādes darbību, jo skaidrs, tiklīdz parādās lielāks skaits cilvēku šajā reģionā, tā, protams, arī pieaug nepieciešamība pēc dažādu veidu pakalpojumiem. Kādas ir prasības, lai iestātos dienestā? Tātad viena no prasībām ir Latvijas pilsonis. Nākamais vecums no 18 līdz 40 gadiem. Un jābūt ar tīru kriminālo pagātni, tātad bez sodāmībām. Un, protams, laba veselība un arī vismaz apmierinoši fiziskais stāvoklis. Ir jānokārto tas fizisko rādītāju tests, un tur jāiegūst vismaz apmierinoši. Jo pārējo uzlaboto fizisko stāvokli mēs varam arī dienesta laikā, jo tas ir viens no bonusiem, ko varētu izcelt, kad karavīram ir patstāvīgi jārūpējās par savu fizisko stāvokli, un tā iespēja tiek dota dienesta laikā. Ja mēs salīdzinām ar civilo dzīvi, tātad kāds pavada darba dienu darbā un tikai pēc tam dodas uz sporta zāli vai aktivitātēm, tad karavīrs to dara dienesta laikā. Kādas prioritātes šobrīd ir saistībā ar militāras infrastruktūras uzlabošanu un kā tas ietekmēs iedzīvotāju drošību? Jā, es jau minēju, tātad šie attīstības plāni ir vairāki. Ja mēs runājam tieši par šo Baltijas aizsardzības līnijas izbūvi, es domāju, ka ietekmēs tas vispozitīvākajā veidā. Kāpēc es to saku? Jo, manuprāt, ir jāsaprot, ka tajā brīdī, kad ir izveidota pietiekami efektīva siena, tad tā pasargā daudz labāk gan no nevēlamiem dzīvniekiem, gan no imigrantiem, gan no potenciāla varmāks, kas var nākt pāri robežai. Un tas dod uzreiz iedzīvotājiem, kas dzīvo vistuvākajā reģionā, papildus šo drošības sajūtu, ka tomēr te ir kaut kāda fiziska robeža starp mums un otru pusi, gan arī, ja tiešām piepildās vissliktākais scenārijs, tas ir kā kavēšanas instruments, lai iedzīvotājiem būtu iespēja pārvietoties uz drošāku apvidu. Tāpēc es domāju, ka tas rada šo pozitīvo efektu. Arī otra pozitīvā lieta, ka, protams, tajā brīdī, kad notiek dažādi infrastruktūras izbūve, tas piesaista cilvēkus, tas piesaista attīstības potenciālu arī kaut kādās saistītajās nozarēs. Kādas prasmes un zināšanas jaunietis var iegūt, piedaloties dienestā? Jā. Tad pirmām kārtām tās zināšanas un prasmes ir saistītas ar valsts aizsardzības uzdevumiem. Tad karavīrs apgūst visas iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai izpildītu valsts aizsardzības uzdevumus. Tas ir primārais. Otrs, karavīrs viennozīmīgi uzlabo savu fizisko stāvokli, jo tiek piedāvāti dažādas fiziskās aktivitātes, sporta zāles un sporta treniņi. Papildus tam, es teiktu, ka karavīram tiek dota arī iespēja paralēli dienestam apgūt kādu no studiju kursiem augstskolā, jo mēs esam ļoti atbalstoši pret karavīriem, kas studē, un to arī mudinām darīt, jo mēs esam profesionāla armija, mums jābūt ir gudrai armijai, un augstākā izglītība arī tālāk kareivim ir vajadzīga, lai kļūtu tālāk kāptu pa karjeras kāpnēm un attīstītu sevi kā instruktors. Karjeras izaugsmē, tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi bruņotajos spēkos. Jo pat ja karavīrs uzsāk dienestu kā kareivis, kareivja pakāpē, esot strēlnieks, varbūt vēlāk kļūst par ložmetienieku, autovadītāju, granātnieku, vienalga, kādā viņš ir amatā, pamatā. Taču ikvienam no kareiviem tiek dota iespēja pierādot sevi, papildinot savas, uzlabojot līdera dotības, ir dota iespēja arī kļūt par instruktoru Nacionālajos bruņotajos spēkos. Un tas, protams, ir tāds garāks process, ka kareivis tiek izvērtēts, viņa kvalifikācija, viņa zināšanas, prasmes, iemaņas, un ja šie visi rādītāji atbilst, tad kareivis tiek nosūtīts uz instruktoru skolu, un
uz kursiem, un lai iegūtu pirmo instruktoru dienesta pakāpi kaprālis. Un tālāk jau, kad tu esi instruktors, tad arī tālāk tava karjera ir saistīta ar instruktoru karjeras gaitām un nemitīgu apmācību, gan sevis pilnveidošanu, gan arī atdodot savas zināšanas kādā no NBS militārajām iestādēm, kā pasniedzējs. Kā jūs vērtējat obligātā dienesta lomu NBS attīstībā un reģionālās drošības stiprināšanā? Jā, es redzētu, ka vispār tas ideālais modelis, uz kuru būtu jātiecās, ka katrs puisis tomēr iziet valsts aizsardzības dienestu vienā vai otrā veidā, vai caur zemesardzi, vai šajā valsts aizsardzības dienestu 11 mēnešu kursā, bet ka iegūst izpratni par to, ko nozīmē valsts aizsardzība, iegūst arī izpratni par paša aprūpi, jo tā piedošana mūsdienās, manuprāt, ir viena no lielākajām problēmām. Arī pats zemesardzē darbojoties esmu redzējis, ka atnāk jauni puiši, un īstenībā tā viena no vērtīgākajām prasmēm, ko viņi iegūst, ir spēja parūpēties pašiem par sevi. Tā ir tā pirmā pamatprasme, un tas, es domāju, pēc tam palīdz arī izveidot ģimeni, izveidot noturīgu ģimeni, un tas savukārt no ilgtermiņa attīstības viedokļa, es domāju, visai sabiedrībai ir ieguvums. Kas jūsuprāt ir galvenie iemesli, kāpēc jaunietis izvēlās vai tieši otrādi izvairās no dienesta? Tad sāksim ar tiem, kas izvēlās. Tie, kas izvēlās dienestu, viennozīmīgi ir tie, kuriem patīk dzīvē izaicinājumi, kuriem nepatīk dzīvot uz vietas, vienmuļi. Tie ir tad piedzīvojumu meklētāji. Jo dienests tas tiešām ir nemitīgs piedzīvojums, jo tā nav vienkārši rutīna kaut kādā vienā vietā, jo dienests ir plašs. Sāksim ar to, ka tie dienesta uzdevumi, lai arī mēs šobrīd esam Preiļos, 35. bataljonā, taču dienesta uzdevumus mēs nereti pildam tikpat labi, cik arī Alūksnē, Rīgā, Ventspilī, Dobelē un tā tālāk. Tātad tas dienests nozīmē, ka mums ir nemitīgi kaut kur kādi komandējumi, izbraucieni, mācības kaut kur citā teritorijā, citā poligonā. Un tas ir interesanti. Ja runājam par tiem, kas izvairās, es teiktu, ka tā drīzāk ir tāda bēgšana no nezināmā, jo nezināmais vienmēr biedē. Un tā drīzāk ir tāda, kad bailes no tā, kad es nezinu, kas mani tur sagaida. Bet baidīties tiešām nav no kā. Es pirms 20 gadiem tieši tāpat, tajā laikā nebija internetā tik plašas informācijas, bija varbūt kāds viens buklets, un ar tādu, un nevienu es arī nezināju, kas dienētu dienestā, kam varētu pajautāt kaut ko. Vienkārši gāju, pieteicos, pārvarēju sevi, 20 gadi esmu dienestā un nevienu dienu neesmu nožēlojis. Kas ir biežāk sastopami mīti un bažas par dienestu? Es teiktu, ka bieži vien ar mītiem sastopamies tad, kad satiekam kādu, gados tādu, nevar teikt vecāku, bet senioru gājuma cilvēkus, kas ir dienējuši cita veida armijā, ja saprotat, par ko es domāju. Un tad ir tās ārpus reglamenta attiecību mīti par to, ka te jau, nezinu, kādam dara pāri, tur spīdzina, vai tas ir, tas viss ir neapšaubāmi tā kādreiz ir bijusi realitāte, bet tā ir vēsture. Jo savos 20 gados, arī tad, kad es uzsāku dienestu 2005. Gadā, bija dzirdēts tāds vārds ģedovščina, taču es nezināju, kas tāda ir, tāpēc, ka nekad ar to nebija saskāries. Jo mēs esam arī šobrīd NATO armija, mēs esam profesionāla armija, un mums ir jābūt zinošiem, protošiem. Instruktori apgūst starptautiskas programmas, tā ir starptautiska pieredze, un mums vienkārši nav vietas tādam patvaļai un neprofesionalitātei. Tāpēc es teiktu, ka tas viss ir mīts un kaut kad sensenā pagātnē. Tad nākamais mīts ir droši vien par to, ka, lai iestātos armijā un dienētu armijā, ir jābūt fiziski ļoti teicami attīstītam, jābūt atlētam un Van Dames līmenī kā minimums. Taču es gribētu laust šo mītu, jo fiziskajam stāvoklim, protams, tas ir svarīgs. Karavīram ir jābūt fiziski aktīvam, viņam ir jābūt sportiskam, taču iestājoties dienestā, minimālā prasība, ka viņam ir jābūt tam fiziskajam stāvoklim vismaz apmierinošam, jo tālāk mēs paši piedāvājam arī kompetentu instruktoru uzraudzībā uzlabot šo fizisko stāvokli. Tad būs treniņi un sevis attīstība. Un tad nav jābaidās no tā, ka jau ir jāatnāk fiziski ļoti labi sagatavot.
Jā, tātad, protams, tā uztvere ir dažāda. Ja runājam par valsts aizsardzības dienestu uztveri, tad daudziem vēl bija dzīvi šie mīti, ka Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki ir kaut kas līdzīgs kā Padomju Savienība ar obligāto dienestu, kur jaunieši tiek izrauti no mājām un bezjēdzīgi tiek viņiem nozagts dzīves laiks. Varu teikt, ka tie, kas ir izgājuši jau caur valsts aizsardzības dienestu vai citos veidos iesaistījušies Nacionālo bruņoto spēku struktūrās, saprot, ka tā ir kaut kāda pilnīgi cita pasaule, kas bija padomju okupācijas periodā, kur tiešām ir pilnvērtīga apmācības process, kur nav kaut kādas nevajadzīgas pazemošanas vai tam līdzīgi, bet kur vienkārši tiek pilnveidotas prasmes cilvēkiem dzīvei un, protams, valsts aizsardzībai. Attiecībā uz infrastruktūras izbūvi, protams, arī pastāv dažādi mīti, maldi, biedēšanas, tā skaitā no Krievijas puses, ka tikai te būs viss nomīnēts, nevarēs spērt soli ārā no mājas, varēs uzkāpt kādu mīnas un uzsprāgt. Ja? Protams, ka tie ir maldi ar mēģinājumu ietekmēt sabiedrības viedokli pret faktiski mūsu drošības stiprināšanu, bet, protams, ir arī sabiedrības daļa, kas pozitīvi raugās to, saprot tos pozitīvos ieguvumus, kas veidojās no šī, ka arī, ja mēs skatāmies plašākā spektrā, ja mēs spējam pasaulē, es domāju, civilizētai pasaulē parādīt, ka Baltijas valsts ir drošs reģions, ka mēs esam padomājuši par savu drošību varbūt labāk pat nekā atsevišķs cits pasaules valsts, tad tas arī veicina investīcijām pievilcīgu vidi. Minētais piemērs ar Izraelu, arī valsts apkārt ir ļoti daudz, teiksim tā, pretinieki, ienaidnieki, bet viņiem šī drošības infrastruktūra ir pietiekami labi sakārtot, un tāpēc dažādas pasaules firmas nebaidās investēt Izraelā, tāpēc, ka saprot, ka šī valsts ir pietiekami lielā drošībā, neskatoties uz šiem ārējiem izaicinājumiem. Es domāju, Latvijai to panākt ir pat daudz vienkāršāk, ņemot vērā mūsu ģeogrāfisko novietojumu. Kāds būtu jūsu ieteikums jaunietim, kurš domā iestāties dienestā? Tātad jaunietim, kurš domā stāties, es teiktu, ka pietiks domāt, ir vienkārši jāatnāk uz tuvāko iespējamo bataljonu un jāparunā. Jo tur izskaidros un atbildēs uz visiem jautājumiem, izkliedēs to miglu un padarīs tos katru skaidrāku. Taču, ja ir interesējošie jautājumi, tad droši var ieiet mājaslapā kļūstikaravīrs.lv. Tur būs pamata informācija, varbūt, ko jaunietis var apskatīt, gan prasības, gan fiziskie rādītāji, gan sociālās garantijas, kas pēc tam tiek piedāvātas. Un tur arī ir norādīti kontakti, pie kā vērsties, ja tad ir papildus jautājumi.